atrodamies Spānijā, ļoti labi iekārtotos, labi ierīkotos, kā rakstīts bija pašvaldību nodrošinātos, uzorganizētos kemperu stāvlaukumos. Braucam kalnā, esam iebraukuši mākonī. Jā, ala, re, kur alas zīme. Nu. 2 kilometri. Tur nav iespējams samainīties. Vispār luksofors jātājas uz tādu ceļā. Tagad darīšu no vienas puses, vai pieci nāk tagad pretīgi ar pūra vai kiem. Kāda pūre no alas? No alas pūra. Kāpēc no alas, lai pūre nāktu? No kemperis cits. Nu, mēs... Bet riteņbraucējs gan. Redz, kā viņiem visiem atstarojošās jakas. Tu brīnījies. Esam izbraukuši cauri mākoņiem. Tagad jau redzamas debesis un saule. Un tuvojamies pa Zalago alai. 320 metri tikai. Tātad tūlīt būs kaut kāds stāvlaukums, acīm redzot, jo mēs redzējām Google mapu. Nu, diezgan ekstremāli. Es braucu 2. ātrumā un brīžiem pat riteņu spolē te uz asfalta. 2. ātrumā gāza grīdā. Atbraucām pie alas. Atbraucām ļoti laicīgi. Esam te pirmie un domājam, lai var stāvvietā vieglāk atrast vietu. Vispār es apstājos laikam autobusu stāvvietā, bet citur pie vieglajām mašīnām tā kā nebūtu labi. Kalns te braucot uz šejienu bija tik stāvs, ka braucot 2. ātrumā gāza līdz galam un brīžiem bija tā, ka pilnīgi spolēja riteņi, nu, bet veiksmīgi uzbraucām te dažus pēdējos kilometrus, bet lejā braucot, nezinu kā būs, ja brauks pretī kāda mašīna, būs problemātiska samainīšanos. Esam apbraukuši uz Zalago alu un ieraudzījām fantastisku skatu vietu. Ejam paskatīties, kāda ir apkārtnes panorāma, jo jau tagad apkārtne ir vienkārši fascinējoši skaisti. Ar norādēm, ko mēs varam redzēt, kurā pusē. Nu un... Kā to alu saucam? Zalago. Jā, mēs izrunājam pareizi, iespējams, ka žijā saka. Nu, izģērbsies. Basku siera kūka. Ak, Dievs, ko garšīga. Tā ir kā no tāda pirmpiena gandrīz taisīta, pilnīgi bez skābuma. Tad mantra. Kaut neviens nebrauktu pretī. Kaut neviens nebrauktu pretī. Iespaidīgi. Nebrauksim tālāk uz Altamīras Nacionālo muzeju. Apēdām garšīgu basku siera kūku ar kafiju un tagad braucam tālāk.